Augumā vien 1,57 m, iespējams ir mazākā drauda figūra boksā, bet ringā viņš viens no bīstamākajiem vīriem pasaulē. Šis ir Niks Bols, bokseris, kuru tagad sauc par mini Maiku Taisonu. Šis 28 gadus vecais cīnītājs dominē spalvu svara divīzijā ar dzelzs žokli un neapstājošu motoru. Jo mūsdienu boksā neizdzīvo lielākais, bet tas, kurš nekad neapstājas un vienmēr virzās uz priekšu. Rises with Nicky Ball, pouring on the pressure, Rios is out of the ring! Ar 14 cīņām un 14 uzvarām savā kontā, Niks Bols ieguva lielāko iespēju savā karjerā. Cīņa pret Aizeku Lovu par WBC vakanto titulu spalvu svarā, Taisona Fjūrija cīņu vakarā pret Dilianu Vaitu Vemblija stadionā. Tas bija Vemblijs, 94,000 līdzjutēju. Lielākā britu boksa arēna, Bols bija gatavs atstāt savu nospiedumu. Excellent in his career so far, very explosive, the operator himself. Acting quite well on the outside. Lovs bija pieredzējušākais boksers, draugs un treniņu partneris smagsvara čempionam Taisonam Fjūrijam. Pieredze neko nenozīmēja, kad Bols visu sagrāva. Just skim the target with that left hook. It's important that Isaac Lowe, when he throws that jab, he's got to hit the target and maintain that gap. It's a good shot by Ball. It just buckles the legs of Lowe. It's the first big shot. Nick Ball now looking to make it back. Otrajā raundā Bols spieda Lowe ar nežēlīgu presingu un nogāza viņu ar brutālu kombināciju. See, that's better work from Lowe. That's where he's got. Oh! Just as you say. Trešajā raundā Lovam bija stipri iegriezta kreisā acs, un Bols sajūta asins, vajājot viņu kā plēsējs. The damage to the left eye of Isaac Lowe, it's quite a nasty cut it would seem. Raundu pēc raunda Bols izturēja Lova sitienus un sodīja viņu ar brutāliem aperkatiem un āķiem tuvajā distancē. They're then switching the attack with the left up to the head. But again, well, Lowe knows it's bad, and that's this. He's been nice and brave, he's been on the front foot, we've said he's got to take the fight to Ball, and he continues to dig away to the body and head. Nick Ball lays on the ropes and then fires those uppercuts in. Lova stūris bija redzējis pietiekami, un 6. raundā viņi meta dvieli pēc Bola sitienu lietus. Mindset for him, that the man who's trying to claw his way back into this fight, stay in this fight with everything against him, it seems, at the moment. And there's another shot. Isaac Lowe's legs are buckled, he turns away, and the towel has come in. The towel's been thrown in. Niks Bols uzvar ar tehnisko nokautu. 25 gadus vecais jaunietis tikko pieteica sevi boksa pasaulē uz lielākās skatuves. The Wrecking Ball tikko sāka savu ceļu. Tikai 3 mēnešus pēc uzstāšanās Vemblija stadionā. Bols pirmo reizi aizstāvēja WBC sudraba titulu pret nepārspēto namībieti Natanielu Kakololo Londonas Copperbox arēnā. Pirms cīņas Kakololo bija pārliecināts. Viņš uzlūkoja Bolu un ieraudzīja mazu bokseru, ko varētu iebiedēt. For me, he's a good customer. He's a good customer for me. He's a small boy for me. And I just want to tell him that I come here to be a WBC champion. Championship. Liela kļūda. Kakololo bija garš, slaids, bīstams ar 5 colu pārsvaru un apņēmību uzvarēt. Bols nogrieza viņam ceļu un nežēlīgi sita pa ķermeni. The lead of his opponent and whipped the shot over the top. And as I say that, Lola. That's the best punch so far from Nick Ball. then he seems to be a sitting target. He hasn't got the best of guards, and again, Ball. Oh, that was a good shot to hit now, and he still won't be recovered. 12 brutālos raundos Bols soli pa solim sagrāva Kakololo. Ulting shot from Ball, Yeah, lovely shot from Ball, but it back. and again. Great right hand over the top. Dodgy punch again from Ball. The quality, the power is coming from. That's a Namībijas boksers bija ļoti izturīgs un izturēja sitienus, kas vairumam bokseriem būtu likuši padoties. 12. raundā Bols beidzot panāca nokautu.
Entire 12 rounds. It's a really good right that gets through again, Richie. That must be, well, I've lost count of how many have bounced off, and he turned his back. He's got the stoppage. Nokauts tikai minūti un 30 sekundes pirms cīņas beigām. Niks Bols bija pierādījis, ka spēja izturēt 12 smagus raundus un atrast izšķirošo brīdi. Dzinējs bija īsts. 2022. gada 11. novembrī Niks Bols iegāja York Hall Londonā, lai otro reizi aizstāvētu savu pasaules boksa padomes sudraba titulu pret pieredzējušo meksikāni Jesusu Ramirezu Rubiju. Rubiju uzskatīja par nopietnu pārbaudījumu. Viņam bija 20 uzvaras, 1 zaudējums, 3 neizšķirti un 14 nokauti. Bet Niks Bols lika viņam izskatīties kā sparinga partnerim. In April was something pretty very exciting indeed, and then he whips those shots over. That wasn't a bad right uppercut from Ruby. 5.5 years ago. Tikai 50 sekundes pēc cīņas sākuma Bols trāpīja perfektu kreiso āķi, kas nogāza Rubio uz grīdas. Meksikānis piecēlās, bet viņš jau bija gatavs. Bols sacēla elli ar vēl vienu brutālu kombināciju, aizsūtot Rubio atpakaļ lidojumā. Quick feet in, delivers that left up there, and Rubio mēģināja dot prettriecienu, bet Bols izdarīja kreisās labās kreisās āķu kombināciju, kas viņu nogāza jau 3. reizi. To Nick Ball back, and Ball's going looking for the knockout punch now. He wants to finish it right here, right now. Rubio bravely trying to fight back, but he goes down. Tiesnesis ļāva cīņai turpināties, bet bija tikai laika jautājums, līdz viņš to apturētu. Having a look, and he's saying get back, and he's inviting Ball to come in and have another go. Yeah, oh, it's all over, Joe. That's it. Tā bija sagrāva jau pirmajā raundā. 3 knockdowni 108 sekundēs. WBC to pamanīja, un Niks Bols ātri pakāpās reitingā. Ar 18 uzvarām bez zaudējumiem un 3 WBC sudraba titula aizstāvēšanām Bols iekļuva lielajā līgā. Pēdējā WBC atlases cīņā pret bijušo pasaules čempionu Aizaku Dogboju Manchesteras AO arēnā. Ja viņš uzvarētu šo cīņu, viņam būtu garantēta iespēja cīnīties par pasaules čempiona titulu. Bet Dogbojs nebija viegls pretinieks. Gana skarotais bija bijušais WBO supergaļu svaru čempions ar 24 uzvarām un 3 zaudējumiem. Viņš kompakts, spēcīgs un ieradies uzvarēt. will it be a similar tactic now from Ball? Pressure from the man from Liverpool. Yeah, it's good stuff from Ball, but he doesn't want to get me. Ball has taken these rounds, regardless of what happens in there. The bully Dogboy is able to push him back to the ropes or get him fight expectations, and Nick Ball certainly going about his business. Up nice and high. So he's thinking about defense also. Cīņa starp diviem agresīviem bokseriem. Dogboja centās līdzināties Bola agresiju, taču viņš visās jomās bija pārāks. Viņš pārspēja Dogboja ar sitieniem, nogurdināja ar neatlaidīgu spiedienu un spēcīgām kombinācijām katrā raundā. Boxing superbly well. Good body work. Oh, great variety. Look at that uppercut through the middle and then keeps the attack going. Super. That left up from Dogboy. This Ball. In and out with the feet. Some lovely boxing, and Dogboy comes back with another. Because you know that Dogboy is still in the contest and he's very capable. Fast counter. It's not happening. Look at this work again from Ball Tonight. Yeah, just holding the concentration now through this packed every round. Dogboja bija izturīgs, bet Niks Bols pārāks. Beigās tiesneši piešķīra pārliecinošu vienbalsīgu uzvaru, visi par labu Nikam Bolam. Bols. The Wrecking Ball bija uzvarējis bijušo pasaules čempionu, un tādējādi ieguva iespēju cīnīties par slavu pret Reju Vargas par WBC čempiona titulu pusvieglajā svarā. On every opportunity. When Vargas throws a body shot, it's so this round would have been just what he wanted. Goes right at the 6 on the toes. That could We've already seen it's the right hand again. Shot again. Do it. 8. raundā Bols uzbruka, izsita Vargas no līdzsvara un nogāza viņu. Niks Bols bija satriekts. Viņam tikko nolaupīja pirmo pasaules čempiona titulu. Viņam drīz radās vēl viena iespēja.
3 mēnešus pēc Vargasa laupīšanas Bols ieguva vēl vienu iespēju. Šoreiz VBA čempiona titulam pusvieglajā svarā pret čempionu Raymondu Fordu. Fords bija nepārspēts. 15 uzvaras bez zaudējumiem, viens neizšķirts. Viņš piepildīja sapli, un šoreiz neviens to nevarēja atņemt. Bols kā pasaules čempions atgriezās Liverpūlē, lai pirmo reizi aizstāvētu titulu pret veterānu Roniju Riosu. Rūdīts tūkstošos cīņu. MNS Banka arēnā. Rijos 2 reizes cīnījās par pasaules čempiona titulu, zaudējot Rejam Vargasam un Murodžonam Ahmadalievam. Ieradās Liverpūlē, lai izjauktu svētkus, un kādu brīdi šķita, ka viņam tas izdosies. Try and claim something back in this. Paul, that's his problem. Look at that for a lead up. Rijos bija lielāks, spēcīgāks un pieredzējušāks nekā bija gaidīts. Viņš Bellam 3. raundā lika asiņot no deguna un izdarīja spēcīgus sitienus pa ķermeni, kas acīm redzam sāpēja čempionam. Will only work at his own pace, but look at the confidence. He keeps switching from orthodox to southpaw. We're going to see how tough Ronnie Rios is tonight, Paul, because 3. raundā Bols izvērsa savu raksturīgo nežēlīgo spiedienu un nogāza Riosu ar niknu sitienu ar kreiso roku. Bet veterāns tik viegli nepadevās. punch. And again, these are cracking shots from Ball. Oh, Fantastic. Almost out of this world. Rijos katrā raundā lika Bolam pielikt maksimālas pūles. Tika domāts, ka cīņa nebūs grūta. Rijos izdarīja spēcīgus sitienus, un Bola seja bija asiņaina. Ronnie Rios. If it is... that's a nice shot from Rios. Because he's been under so much pressure, he's been hurt in there. 7. raundā Bols atkal nogāza Riosu, kas šķita kā dūres grūdiens. Kalifornietis protestēja, taču tiesneša lēmums palika. He goes over Rios. And it's going to be counted as a knockdown. Rios doesn't agree with that. There's a good left hook that went in there. 10. raundā Bols jau bija redzējis gana. Viņš iedzina Rios pie virvēm un ar nebeidzamu sitienu krusu lika veterānam pārlidot pāri virvēm un izkrist no ringa. You see, it's perfect boxing that is. He's boxing at long range with the jab to set up the power shots that follow. Excellent. And here comes the next salvo. The whole crowd rises with Nicky Ball. Pouring on the pressure. Rios is out of the ring. Will Bob Williams give him the time to... Riosam palīdzēja atgriezties ringā, taču viņa stūris meta dvieli un cīņa beidzās 10. raundā ar tehnisko nokautu. Niks Bols bija pārvarējis savu grūtāko pārbaudījumu kā čempions. No tā brīža viņš kļuva par problēmu, ar kuru neviens nevēlējās saskarties. Tagad bija laiks to pierādīt. 2025. gada 15. martā Bols otro reizi aizstāvēja titulu pret pieredzējušo īru TJ Doheniju Liverpūlē. Dohenijam bija 38 gadi, un 6 mēnešus iepriekš viņš bija izaicinājis Naoju Inoji uz neapstrīdamo otrā gaļa svara čempiona titulu. Viņš bija izturīgs, pieredzējis, viltīgs, bet vecums un garā karjera bija atstājuši savu iespaidu. TJ Doheny, he's mixed in good company. The way-in was heated, yes. Nick Ball has got a great habit of pushing the opponent back, but that's decent from Doheny there. Pirmais rauns beidzās dīvaini. Dohenijs satvēra ballu aiz galvas, un Bals, dusmīgs par viņa izgājieniem, iesita viņam ar kāju. Īrs nokrita uz ringa grīdas. Tiesnesis aprobežojās ar brīdinājumu. Liverpool and so many have come out to see him. Cīņas pirmajā pusē Dohenijs boksējās lieliski. Viņš labi kustējās, prasmīgi izvēlējās sitienus un sarūktināja ballu ar prasmīgu kreiļa boksu. Feet come square, then he'd be more vulnerable. He's backing him up again. He's certainly trying to get under Ball's skin. Then he was in the first and the second, with Ball a lot closer. This is the Discovery Plus app on his phone at this point, Richie, have made it difficult for Ball to slow it down again. And for me, yes, Nick Ball's got to raise with a high guard. Beckons the challenger in, then lands a right hand. Taču 6. raundā Balla neatlaidīgais spiediens sāka dot rezultātu. Viņš sāka spēcīgi sist, un Doheņa labā acs stipri pietūka.
Great shot by Ball, and all action. He's had to 9. raundā Balss, būdams neapmierināts, nogāza Doheņu uz ringa grīdas, un viņam tika atņemts 1 punkts. Bet tam nebija nozīmes. Viņš dorīja īru galā. He can do different things tonight, but he's done it really well. Yeah, he has and he's indeed. starting to get the success again here in the 9. So he's going to take a point now, and he told him before, he said, if you do that again, I'm taking a point. And he's just said to Nick Ball, that's the second time you've done it, I'm taking a point on. 10. rauns bija pilnīga dominance. Balss uzbruka nepārtraukti, liekot Dohenijam streipuļot pa ringu. How much more is left for the challenger? Can Nick Ball finish it here? He's trapped in his own corner to Henny. And there's very little coming back. And Nick Ball can sense the finish. And Michael Alexander's right there. And Nick Ball is piling on the front. Grit here from TJ Dehenny. Good sneaky shots downstairs there from the challenger. Two good shots. Alexander poised. Dehenny in his own corner. How much is left? Still he continues to try and fight, but there's no... Kad atskanēja zvans, Dohenijs stūris bija redzējis gana un padevās. Cīņa ir galā. Uzvara ar tehnisko nokautu pēc 10 raundiem. Balss otro reizi veiksmīgi aizstāvēja WBA titulu. Boksa pasaule sāka pievērst uzmanību. Mini-Maiks Taisons pierāda, ka sirds un griba spēja pārvarēt auguma deficītu. Viņš tikai sācis.